Labvakar. Labvakar. Tas, cik vispār latviešiem ir tās līgodziesmas, tas vispār nav aptverams. Un tāpēc es jau vakar teicu, ka nav vispār iespējams, es arī nepretendēju vispār kaut ko no galvas iemācīties. Arī ja vairāk tāpēc, ka tās dzied tikai reizi gadā. Tāpat ir ar ziemas saulgriežu dziesmām. Un šajā nedēļā es jums dziedāšu savas vismīļākās. Man ir atlasītas kaut kādas dažas, kurām es, mazliet arī zinu tekstu, tāpēc, ka es viņas reizi gadā dziedu vienas un tās pašas. Bet ir tādas dziesmas, kuras neskan, ja es dziedu vien pati, kurām tā burvība nāk, patiesā burvība atklājās tieši tajā daudzbalsībā. Un tāpēc es meklēju otru balsi, jo, lai jūs dzirdētu tās dziesmas, to krāsaino, to skaistumu, lai viņi visā pilnībā atklātos. Un tāpēc es lūdzu Lailas Ilzes Purmalietes palīdzību, un viņa man ļoti laipni piekrita. Protams, es taču jau sen atpakaļ sekojot tavām dziesmām, tautas dziesmu maratonam, jau sen tur rakstīju, ka es piesakos uz otro balsi, vienmēr ar to otro balsi dziedāju, klausoties tevi. Un tagad man bija liels prieks, ka tu man atsūtīji šo dziesmu, lai es to zinu. Es to nezināju, es to dzirdēju pirmo reizi, paldies tev, un tagad es zinu šo dziesmu, tā man būs jaunums, manā dziesmu pūrā. Ļoti, liels notikums man tas ir. Un varbūt uzreiz arī pateikšu, ka mūs ar Lailu Ilzi Purmalietu vieno ļoti jau sena vēsture, jo mēs kopā satikāmies Liepājā pie Austras Pumpuras. Jā, un koncertējām gan Imanta Kalniņa dziesmu programmā, ko Austra veidoja, mēs kopā dziedājām, gan arī tautas dziesmu programmā arī bijām. Un daudzbalsībās sadziedājām. Tā kā tas ir liels prieks, ka tagad pēc kāda lielāka laika tas ir iespējams atkal. Un pirms cik gadiem tas bija? Vai, nevar būt, ka tas bija tik sen. Tātad šis ir patiesībā diezgan unikāls brīdis, kad, es jums teikšu, ka tie tiešām diezgan daudz gadu, kad mēs dziedāsim atkal kopā. Jā, un vēl noteikti gribas pateikt to, ka šodien ir tāds īpašs datums mūsu tautai, un to nevajag arī aizmirst, ka šodien 14. jūnijas, un dažiem arī šī diena bija īpaši briesmīga un smaga, bet mēs esam tā laimīgā paudze, kuru varam izbaudīt šos mūsu Latvijas burvīgos laukus. Mēs esam šeit, mēs jūtam, mēs esam dabas vidū, mēs varam dziedāt savas dziesmas, būt savā zemē, būt stipri, skaisti, laimīgi. Esiet laimīgi kopā ar mums, jo mēs tūlīt arī būsim ļoti laimīgi dziedot šo skaisto dziesmu. Labi, tad dziedam. Labvakari lūdzu augsi Dieviņš tev līdzēja līgo, labā
Paldies visiem, ka bijāt šovakar šajā dziesmā kopā. Pievienot arī vārdi ir. Jūs varat paskatīties un vēlreiz mēģināt dziedāt. Jā, un šo dziesmu varat klausīties gan Lailas mūziķis lapā, gan manā lapā vienlaicīgi. Un varat tad samainīt, paskatīties viņas. Jūs varat paskatīties manā lapā un otrādi un paskatīties mazliet kadrs mazliet cits un Nu, es jau biju ļoti uztraukusies, man liekas, man vienā vietā nedaudz sajuka, bet... Ziniet, kā tā dziesma ir tā kā trans, es arī jūtu, es ieju transā, un es tad beigās nesapratu, vai tad es sajaucu kaut ko, vai es sajaucu, vai nesajaucu. Es arī nesapratu, bet kaut kā mēs saskatījāmies un gājām uz priekšu. Bet līdz beigām tikām, jā. Tā kā priecājamies, ka bijāt kopā ar mums šovakar, gan Lailas lapā, gan manā lapā jau uzticamie visi dziedātāji. Un tiekamies rīt jau katrs savā lapā, jā. Un uz tikšanos rīt. Jā, labvakar.